Nu tā, principā, es sācu slīpēt. Kā redzams, man šeit iekšā ir caurumi. Tas nav noteikti labi. Tāpēc šis būs tāds īsais short video, tāpēc, kad šo es nepublicēšu citur, jo tas ir tāds perikup gājiens, tāpat kā šeit ir rūsa. Tā, principā, ir otrā diena, un mans slēpsnis vakarreiz kaut ko tas bišķi paslīpēja. Izskatās labāk, bet tāpat reku vēl bišķiņu vajag šito telēju, nu ir mazāk. Te man bija tādi caurumiņi, vai ne? Tie ir aiztaisīti cieti. Kā es domāju, kas tas ir? Davai atļaušu mums uzminēt, kas tas ir. Tas ir kaut kas ļoti ciets, un tas nav špaktels. Ļoti iespējams, ka špakteli arī vajadzēs pa virsmu, bet nu, redzēs. Tāda man viņš jānoslīpē līdz galam. Respektīvi, šeit jau ir iesākts, un šeit ir tāds, kāds viņš ir vēl ordināri. Redz, kāda visu apakšē. Rekro šitādu kāsīšu vajag izslīpēt, nu tā, lai labāk izskatās. Nu, protams, ir šādi sūdi, bet nu tur es neko nedarīšu, jo tas jau būs pārāk daudz. Un tad, respektīvi, ir šīs priekšgals tāds pišķi jānokas tā huņi nost, pieļauj domu, te jau ir bijis kaut kas. Kāds paktev vai kaut kas tam līdzīgs, nu, uztaisīsim daudz maz labāk, lai izskatās vizuāli, viņš neizskatās tādā sūdā. Nezinu, pagaidām izskatās, ka caurumu nav. Cik galvenais, ka caurumu, lai nav visādi sūdi jāsāk darīt. Bet, tā kaut kā, nezinu, sāksim darīties. Šodien mums arī daudz laika nav. Tāpēc, ka laika apstākļi ir tādi, kādi ir un soli lietu, bet neko, malcam. Tas tā, lai kur pakaļiem mīkstāk. Zini, kā savādāk, ja tu nomet pakaļ uz zemes, tad nav baigi patīkam. Bļē, nu brački izgriezi, Tu mazais ķēmas, bļē, paskaties. Vajag smuki, ja? Paskaties, ko. Pīsģuks, no? Nu ko, tātad šodien es izslīpējis, apmēram daudz maz labi. Te es apstrādāšu pret rūsu, nu te man perfekti nesanāks. Es negribu tik ļoti čakarēties, kā nekā tas autiģiet uz pārdošanu. Nu tā, reik man ir speciāls līdzeklis, ar kur es vienkārši paņemšu, notīrīšu, apstrādāsim virsmu. Sākumā vienkārši vajag notīrīt. Tas viss notiek vienkārši. Oi, bļaģi, nu labs nekas. Tā mēs paņemam visu smuki, te notīram. Vai ne? Tā, lai esi čotka. Tā, nu par cik mēs vēl apstrādāsim ar Brunox. Par cik man nav otiņas. Nu, tad es vienkārši improvizēšu, nu, ko darīt. Oi, bļaģi. Nu, labi, tas nekas. Pa ļaunu. Vairāk nenāks pa ļaunu arī. Paņemsim te visu, bļē, sasmērēsim. Lai viņš izēja bijis. Te kaut kādu pusstundu, varbūt ne tik daudz, bet jāatstāj, lai viņš iesūc visu tajā, bļēģi, sūdā iekšā, respektīvi tālāk neveidosies caurumu. Smird ganiņš drausmīgi, bet nu tas laikam ir normāli. Nu, tagad šito jānoskalo.
Kroč, kaut kā tā. Te, protams, kad, kā redzat, atkal sāk veidoties caurumu. Tas nekas, es viņu apstrādāšu. Nu, viņš pūs tālāk, tur es neko nevaru izdarīt, bet es viņu nemainīšu, jo daudz maz viņš ir labs, bet ja tas būtu projekta autiņš vai kaut kāds autiņš, kuru gribētu atstāt, tad noteikti šādi ir jāpārmet, šādi nevar atstāt, jo es domāju, ziemā vai kad drīz jau tur būs caurumu. Bet bišķiņ piešpaktelēsim pa virsu. Nu tā viņš arī daudz maz izskatīsies. Kā mums te izskatās. Oi. Tā. Custom made plēvi. Nu, te jau viņš ir viss. Bruneks ir savu darbu izdarījis. Te es domāju, ka mēs arī varam bišķiņ pat, es pat nezinu, varbūt te pat nešpaktelēs, atstās tā kā ir. Piepūtīs un būs labi, vai ne? Te īstenībā arī ir labi. Piekrāsos ar grunti un būs zajibīs. Nu tā, šeit es arī esmu visu apstrādājis. Viņš šeit sasūksies, nu tur kāds laiciņš vai kaut kāds, es teiktu, savus minūtes 15, 20 apmēram var iečulot. Un tad es parādīšu savu galveno. Šis ir galvenais, kā saka, instruments, materiāls, ko citi izmanto priekš cauruma aizlāpīšanas un tā tālāk. Respektīvi, šis ir špaktelis, tā viņš arī izskatās. Ot, mēs paņemam, cik mums daudz vajag. Šito lielā bunģeru paņemt priekš mēršu, tas būs cits vidīgs un tur būs jautri, tur būs īstenībā ko redzēt. Bet jā, šādi izskatās ar špaktels. Paņemšu to maisījumu. Tad ir šāda, es nezinu, kas tā pasta, laikam tāda sarkana, es pēc tam parādīšu. Tu viņu uzjauc pa virsu, samais kopā, un tad viņš veido tādu kā sacietējumu, jo šobrīd viņš vienkārši tāds tā kā plastalīns, tāds, nu tāds. Nu kā ir špaktels, bet nu pēc tam redzēsiet. Kaut kā šitā arī izskatās. Šis tāds smuks, gluds ir. Nekur nekādu sūdu nav pa virs. Nu, ot, var uzpūst grunti un forši nopūst. Un tā pēd slieksnis izskīsies daudz labāk nekā iepriekš ar rūsu aprūsējis un sūdām. So, yeah! Vispār, galvenais jau laikam ir, kā saka, piedalīties un mēģināt kaut ko darīt. Protams, es viņu nopirku kā savu bīteri. Es domāju, es viņu arī pārdošu pirms ziemas uz rudeni, tā kā būs tumšs. Nu tā, lai mazāk aseks redz, tāpēc, ka, nu, par šo cenu arī neko labāk nedabūs, bet, nu, katrs pelns kā māk. Nu ko, ķersimies tād pie krāsošanas. Laikam gan lupat jāpaņem apakšā, lai neceļ putekļus baigi. Kā tas viss tāpat noteikti garāžas variantā un, nu, un tas ir slieksnis tā kā pohoj. Slieksnis paliek slieksnis. Galvenais ir nemīst. Kaut kā tā. Viss ir čornīs.
Protams, kad ir kasjeku, tā ir tikai grunts. Principā dažās vietās būs nedaudz jāpieslīpē. Tā kā redzat šeit, bet tas nekas, priekš tam grunts ir domāt, viņu arī var forši pieslīpēt. Nu, tā kaut kā man te izskatās. Es domāju, pagaidām sastāšu grunti, jo man nepietiks krāsa. Man tur ir maz, bet galvenais, ka ir grunts un pēc tam jau nokrāsos smuki un izskīsies labi.